Tātad, ja vispār mēs runājam par vēsturi, tad īstenībā jau gribētos teikt tā, ka tas ir tikai ieskats, tādi naži akcenti no šo divu apkaimju vēsturēm, jo īstenībā no vienas puses, kā saka vēsturnieki, tad vēsture sākās ar to brīdi, kad šis mirklis jau ir aizgājis, tātad stundu atpakaļ tā ir vēsture. No otras puses ir vēsturnieki, kas saka, ka vēsturi mēs varam sākt objektīvi pētīt tikai tad, kad nomirst pēdējais liecinieks. Tātad, ja kāds cilvēks no grupas, kas kaut ko ir piedzīvojis, nodzīvo 100 gadu, tad objektīvi mēs varam sākt pētīt to vietu tikai pēc 100 gadiem. Bet vispār pieņemts ir, kad vēsturi pētīja aptuveni, kad ir pagājuši kādi 25, 50 gadi, kad mēs jau varam sākt skatīties uz notikumiem ar tādu bezemocionālu atstarpi, kad vairs emocijas nespēlē un nedominē pār mūsu viedokļiem, uzskatiem. Tāpat mūsdienās jāsaka tā, ka ļoti daudz gan pasaulē, gan arī Latvijā vēsturnieki sāk aizrauties un vispār jebkuri cilvēki ar dzimtu vēsturi, ar savas, kā saka, vietas atrašanu vēsturē, un ļoti populāri ir tieši apkaimju vēsturu pētīšana. Vēl pirms gadiem 50 šeit Latvijā varētu teikt tā, ka vēsturi pārsvarā pētīja pēc pasūtījuma, tas ir, ko valsts lika, to arī skatīja. Protams, bija individuāli pētnieki, ko dēvējam par entuziastiem, novadpētnieki, kuri skatīja daudz dziļāk, bet bija, piemēram, arī tās aizliegtās tēmas. Bet arī pasaulē, ja mēs skatāmies, aplūkojam Rietumu Eiropu, Angliju, Vāciju vai Franciju, tad arī viņiem īstenībā aizraušanās ar savu ielu vēsturi, sava rajonu vēsturi, faktiski sāks tikai pēc Otrā pasaules kara, varētu teikt pat 60. 70. gadi. Mūsdienās arī ir jāsaka tā, ka ja mēs salīdzinām Latvijas vēsturi, cik mēs esam ļoti izpētījuši Latvijas vēsturi uz Eiropas fona, tad varētu teikt tā, ja Rietuma Eiropā, Anglija, Francija, Vācijā, mēs uzliktu tā kā šo valstu kartes un melnais, tas būtu izpētīts un baltie tie plankumi, tad Latvijai drīzāk ir otrādi. Baltais ir neizpētīts un melnie punktiņi tie ir tas, kas vispār ir izpētīts. Un tas ir sakāms par jebkuru jomu, kurā mēs ieiet iekšā. Vai tas ir šī te apkaimes vēsture, vai tā ir kaut kāda politiskās vēstures aspekti dažādos rakursos, vai tas pat ir mūsu pašu dzimtu vēstures, kur no vienas puses liekas, mēs esam izpētījuši dzimtas koku, mēs par visiem dzimtas locekļiem zinām vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, miršanas datus un kad ir precējies, bet tad, kad sākam dziļāk analizēt katru šo dzimtas locekli, īpaši, ja viņš ir dzīvojis 20. gadsimtā, tad pēkšņi atklājam, kad ir kaut kāda vectante Anna, vectante Ieva, kas tās tādas ir un no kurienes viņas ir radušās un kā viņas ir izskatījušās, tas uzreiz atkal rada daudz jautājumus. Un šoreiz nedaudz gribētos jums pastāstīt un parādīt par diviem Rīgas mikrorajoniem, faktiski Pļavniekiem un Dārzciem. Nu kā jums pašiem liekas, cik veci ir šie mikrorajoni Rīgas vēsturē? 100. Tas ir daudz vai maz? Tas ir maz, jā. Principā vispār šī te apkaime Dārzciems, Pļavnieki, arī faktiski Mežciems, Purvciems, Drēliņi, tas viss faktiski būtu uzskatāms kā viens liela kopa, un viņu vēsturi mēs faktiski varam diktēt tikai ar 20. gadsimtu. Protams, tā jau nav, ka šai vietā nekas nav bijis, un Dievs zemi radīja šai vietā tikai ar 1900. gadu. Protams, ka šeit ir bijuši vai nu pļavas, vai purvi, vai meži, šeit ir bijuši zemnieku saimniecības, pat mazas muižiņas. Bet tā, ka mēs to sāktu uztvert kā Rīgas sastāvdaļu, kā tādu Rīgas identitāti, faktiski tas ir jāsaka tikai ar 20. gadsimta, teiksim tā, pēc Pirmā pasaules kara un Pļavnieku gadījumā tas ir principā tikai pēc Otrā pasaules kara. Faktiski tad, kad šajā vietā, kur mēs faktiski esam, sāka būvēties jaunais Rīgas mikrorajons, ko tad vispār sāka
iesāk būvēt 1974. gadā, tajā brīdī, kad Pļavnieku teritorija tiek pievienota Rīgas pilsētai. Pirms tam šī apkaime faktiski bija lauksaimniecības teritorija, lauksaimniecības zemes, kurā faktiski mēs kas piederēja Dreiliņu ciemam, un faktiski tāda, kā saka, pilsētas apbūve šeit nepastāvēja. Jāsaka tā, ka Pļavnieki ir ļoti spilgts tāds padomju laiku, daudzstāvu apbūves dzīvojamais rajons, kurā ļoti dominē tieši 9 līdz 16 stāvu ēkas, atsevišķos gadījumos pat 18 stāvu ēkas. Šodien skatījumā mēs teikt, ka šādi kā Pļavnieki ir visa padomju savienība, bet, ja mēs skatāmies Latvijas mērogos, tad varētu teikt tā, ka tieši šāds liels mikrorajons, kas faktiski viens no lielākajiem, faktiski pats lielākais Latvijā, tad mēs varētu teikt, tas ir unikāls. Ar laiks varbūt tās radīsies jauna apbūve, un šis te mikrorajons, kas tagad daudziem liekas tāds nomācošs, varbūt tāds nesimpātisks, pēkšņi pēc gadiem 20 vai 50 tiks iekļauts kultūra pieminekļu, kā saka, statusā, tāpat kā Rīgas centrs, kas ir iekļauts UNESCO pieminekļu šajā te sarakstā pasaules. Un tā rezultātā radīsies jums, kas dzīvos šeit Pļavniekos vai Dārzciemā, lielas galvssāpes, bet no otras puses atkal tas būs tāda laba laikmeta liecība. Tas ir līdzīgi kā braucot uz kaut kādiem laukiem. Mēs redzam Kuldīgu, ar kuru mēs ļoti priecājamies, tik skaistas, smukas, gandrīz kā piparkūku mājiņas, bet kurš no jums gribētu dzīvot šādā mājiņā, kur koka logu un vējš pūš cauri. Un tev ir jātais tādi paši logi, bet tāpat ziemā caur parastu koku logu arī pūtīs cauri kaut vai jauns koku logs. Jo māja pat ir, kas saka, savu mūžu ir nodzīvojusi un viņa prasa ļoti lielu kopšanu. Tātad, ja runā vispār par šo Pļavnieku apkaimes robežu, tad veido Lubāns iela, Ilūgas iela, Augusta Deglava iela. Kā jau minēja, teritorija tikai pievienota Rīgai tikai 1974. gadā. Un jāsaka tā, ka faktiski Pļavnieki radās pilnībā tukšā vietā. Ja par dārziem mēs varam teikt, ka tas pirms šī te jauno masīvu būvēšanas tur jau bija mastāva apbūve. Tāpatām arī Purciemam pie dzelzceļa līnijas vairāk bija šī te mastāva apbūve, tad Pļavnieki praktiski radās tukšā vietā. Ir zināms, ka šeit 19. gadsimta kartēs ir redzams tā saucamais pulvera pagrabi, kuri atradušies tagadējās Ilūgas un Lubānas ielas krustojumā aptuveni. Tāpat pētnieki uzskata, ka tas ir saistīts ar arsenālu un munīcijas glabāšanu. Tas ir daļai saistīts vēl no tiem laikiem, kad faktiski Rīga bija vēl šī bastioni aizsardzības sistēma, un tad apkaimēs bija izbūvēti šie te, kā varētu teikt, militāriem nolūkiem, pulvera, ieroču glabāšana. Ja gadījumā ir zināms, ka nāk uzbrucējs, lai nav jābrauc līdz pašai pilsētai, kas no šejienes skaitījās ļoti tālu, jo jāatcerās, ka mašīnas un autobusu nebija. Kas īpaši jauniešiem, kad kādreiz pajautā, ar ko tad cilvēki pārvietojas, ja nebija mašīnas un autobusu, tad atbild bieži ir tā ar lidmašīnām. Tad citu alternatīvu meklē. Bet jāsaka tā, ka šeit ir tuvāk pie Rīgas jau ir atradušās tādas muižiņas kā Šeimaņu un Zaļā muiža un tāda viensēta Petriņa. Te gan jāsaka par muižu, te nav runa, kā mēs iedomājamies, muižu lielas 2-stāvu pilis vai 3-stāvu. Tās faktiski tādas palielākoties 1-stāvu koka ēkas, viņas pat varētu dēvēt kā tādas lopu muižas, kur vairāk ir tātad audzēti lopi. Atsevišķos gadījumās viņas varēja būt arī tā saucamās rīdzinieku izspriedz muižiņas, tad
turīgie rīdzinieki apkārtnē būvēja sev šāds atpūtas vietas no 18. 19. gadsimtā. Un šādas muižiņas mēs vairākas ļoti labi varam redzēt, ir saglabājušās Agenskalna pusē, tad Daugavas otrajā krastā, bet arī šajā pusē dažās vietās vēl šīs muižiņas ir redzamas, pārsvarā tās ir kungu māja, tad pašas, kā saka, muižēkas, bet citas ēkas jau laika gaitā ir zudušas. Tātad, kad tad īstenībā ir sākts būvēt pats šis rajons? Principā tas ir tikai 1980. gads, tātad varētu teikt tā, ka mēs varam svinēt, ka pļaunieki ir jau aptuveni 40-45 gadus veci. Tātad tāds, kā saka, vīrietis vai sieviete labākajos gados. Un tad ir ļoti daudz vēl iespējas. Jāsaka tā, ka plānojums tika izplānots tātad pilsētu projektā, kurā tika tad izplānots, kā būs. Te ir jāmin tomēr, ka daļēji plānojums tika ņemts tā saucamais, kas ir jau pēc tā saucamajiem PSRS paraugiem, bet pielāgots tā saucamai Rīgas pilsētas videi. Tas ir pielāgots tiem vides apstākļiem, kādi ir šeit, konkrēti Rīgā. Tātad pļaunieku dzīvojamais rajons sastāv no 5 mikrorajoniem, kurā dzīvo aptuveni 60 000 iedzīvotāji, un kas faktiski ir viens no visblīvāk apbūvētajiem daudzstāvu dzīvojumiem rajoniem Rīgā. Jāsaka tā, ka pļaunieki arī no šodienas skatījuma faktiski tiek uzskatīti par Brežņeva tāda laikmeta simbolu. Ja mēs, piemēram, citus Rīgas rajonus, kā piemēram Agenskalna Priedes, bieži vien dēvējam par tādu hruščovkām, ja tādu hruščovu laikmeta simbolu, šīs te baltās silikāta ķieģeļu mājas vai šie te pirmās daudzstāvu mājas, tad pļaunieki tāds spilgts Brežņeva laikmeta liecība. Ja vēl būtu interesanti ir tas, ka šajā rajonā, tātad, ja runātu par padomu laikiem un mājām, tad dominē tikai, kā saka, pāris tā saucamo sēriju veidu mājas, jo padomu laikos, kā jūs zinat, uzbūvēt māju, kā es gribu, nedrīkstēja, nav runa, vai tas ir privāta māja, vai tā ir daudz dzīvokļu māja. Viņas tika būvētas pēc noteiktas sērijas tipa, dažreiz kā saka, ar arhitektu vēl arhitektiem vēl bija iespējas veikt kaut kādas varbūt tās nelielas izmaiņas, bet principā faktiski, ja šis projekts ir pieņemts Maskavas līmenī, tad tāds tiek izplatīts visā Padomju Savienībā. Tāpēc arī šādu pļaunieku rajonus mēs varētu atrast īpaši šādas mājas, jebkurā Padomju Savienības teritorijā. Un tas nav tāds, ka mēs teiktu, ka šīs ir tikai Latvijas padomju, Latvijas vai Baltijas tāds izteikts piemērs. Tā. Vēl kā gribētos varbūt tās uzsvērt par šo rajonu, kad ir mājas, kuras faktiski tiek arī mūsdienās ļoti augstu novērtētas no iedzīvotāju puses. Interesants ir tā saucamās deputātu mājas, ko tautā sauc bildē, fotografijā varat redzēt. Tātad tās ir faktiski 3 18 stāvu nami, kas tika izbūti 80. gadu beigas, 90. gadu pats sākums, un kurā tika izmitināti Latvijas augstākās padomes deputāti. Te gan jāmin, ka vienā no namiem, bet tā rezultātā apkaimējuši iedzīvotāji šos namus nosauc par deputātu mājām. Te gan jāsaka tā, ka šāda tendence, ka tiek būvēts atsevišķiem vai no rūpnīcām, vai atsevišķiem sociālās vai politiskās piederības grupu cilvēkiem, Padomju Savienībā bija ļoti izteikts, ka bija mājas, pa kurām jau skaidri teica, tas ir tā rūpnīcas strādnieki, tur ir tie, un tur ir tas un tas.
Un tā rezultātā katrai grupai varēja būt arī savs priekš tiem laikiem komforta līmenis. Jāsaka tā, ka pļaunieki nav iesaldēti tā, ka viņi nemainītos. Mūsdienās pļaunieki arī mainās, kā daudzi Rīgas rajoni. Un arī šeit mūsdienās tiek būvēti jauni nami, kas faktiski beidzot dod pļauniekiem tādu individuālo svaipstus, un tādā veidā faktiski pļaunieki kļūst pilnībā, kā varētu teikt, ar individuālām tādām odziņām. Varbūt vēl pēc gadiem 10, 20, kad rajonā būs sabūvēti vēl iespējams vairāki daudzdzīvokļu nami vai mazstāvu apbūve, tad pļaunieki jau būs ļoti individuāli, un tad nebūs tā, ka liksies, šis jau atgādina tādu pilsētas daļu, vai tas atgādina tā un tā, bet ka viņiem būs kā katra tāda individuāla lieta. Tas ir līdzīgi kā braucot uz Āgenskalnu, nekad nesajauks ar Vecerīgu, vai Bolderāju nekad nesajauks ar Mangaļu salu. Katra šī mikrorajons ar savu odziņu ir, kas saistīts, protams, ar šo te vēsturisko attīstību. Jāsaka tā, ka pļauniekos arī, paldies, jāsaka arī pilsētai, tiek domāts, ka zaļā zona ir ne tikai pilsētas centrā kanāla mala apstādījums, bet kad tomēr katrā pilsētas mikrorajonā ir jāveido šādi te zaļās zonas, jeb tādi parki, un tā mēs varam teikt par Pļaunieku zaļo birzi, kas atrodas apus Andreja Sahārova ielai, un te ir būtiski, ka šī te zaļā zona, tīpaši mums, Austrumu Eiropas iedzīvotājiem, ir tīpaši, es teiktu, šeit Latvijas teritorijā dzīvojušiem ļoti gribās, lai būtu šīs te nevis tikai betona apbūve, bet lai drīzāk vairāk ir koku nekā to māju var redzēt. Mēs gribam to dabu, un mēs pie tās dabas esam pieraduši, tāpēc tas ir liels prieks, kad pilsēta speciāli, kā sāka veidot šo te faktiski neiekopto teritoriju un pārvērt par tādu kā pilsētas parka daļu. Vēl interesanti ir nedaudz par pašām ielām. Te es neuzskaitīšu visas ielas un katru ielas vēsturi, tikai atsevišķas ielas, jo, ja gribat padziļinātāk aplūkot pa Pļaunieku vēsturi, tad to var ļoti rūpīgi ieiet mājaslapā citarīga.lv, kur ir atsevišķi mikrorajons veltīts Pļauniekiem. Un tur arī ir arī par katru ielu apraksts, cik iela ir sena, kā radusies, kādā iemeslā, kāpēc viņa ir nosaukta tā un ne citādi, un ko tas nosaukums izskaidro. Tātad Augusta Deglava iela ir viena no Rīgas maģistrālām ielām, kas sākas pie Svētā Pāvila evaņģeliskās luteriskās baznīcas, stiepjās cauri Purciemam un Pļauniekiem un beidzas pie apaļveida krustojuma Dreiliņos. Ielas sākums faktiski tas ir jau saistās ap 19. gadsimta beigām, 1885. gadu, kad sāk parādīties šī pus dzelzceļām bez nosaukuma tāda kā ceļš, kas ved uz Rumpamuižu, un kurš tad iegūst šīs te Rumpamuižas ielas nosaukumu. Un tikai 1937. gadā šī iela tiek pārdēvēta Augusta Deglava vārdā. Kā jums liekas, kāpēc? Nē. Gandrīz tuvu tam, ka vara mainījās. Mēs īstenībā varam vilkt paralēlis arī ar mūsdienām, 2022. gadu un pat šo gadu. Politiski dažādi apstākļi var veicināt arī ielu nosaukumu maiņu. 1936. 37. gadā Kārlis Ulmans autoritīvajā režīmā pieņēma lēmumu, kad daudzu apdzīvoto vietu nosaukumi un arī līdz ar to arī daudzu pilsētu ielu nosaukumi ir jāpārdēvē, kā mēs teiktu, jālatvisko. Tā rezultātā apdzīvotām vietām, kam klāt bija vārds muiža, šī muiža vārds pazuda,
Un tā rezultātā arī pilsētās ļoti daudz ielas, kuras nesa muižu nosaukums vai vārdu muiža klāt pie nosaukuma, tad tika pārdēvēts. Protams, Augustam Deglavam tas ielas nosaukums ir veltīts, protams, daļai saistīts arī ar šo te romānu Rīga, bet ne tādēļ šī iela Rumpmuiža būtu izvēlēta. Tieši tādēļ, ka viņš te būtu dzīvojis vai kā, bet, protams, ka šis ir tas rajons, kurā notiek tā viņa darbība arī. Jo Rīgā, piemēram, ja mēs skatāmies Ilģu ciemu, tad ir tāda Ilģu ciema iela mūsdienās, bet kādreiz viņa saucās Ilģu ciema Muižas iela. Tad vārds Muiža pazuda, palika tikai šis te Ilģu ciema nosaukums. Te jāsaka arī tā, ka pati iela faktiski sākumā bija ļoti īsa, stiepās tikai līdz dzelzceļam, jau 19. gadsimta pašās beigās iela tātad jau tiek pagarināta pāri dzelzceļa līnijai, un jau 1924. gadā iela ir sasniegusi jau pilsētas robežas, kas atradās pie Dzilnas ielas, tagadējās Andreja Sahārova ielas. Un ielas kopējais garums ir gandrīz 6000 metri, tātad 5961 metrs. Vēl viena tāda nozīmīga iela šai apkārtnē, tā būtu Andreja Sahārova iela, sākas krustojumā ar Lubānas ielu un beidzas krustojumā ar Augusta Deglava ielu. Šķērso Pavasara gatvi, Tīnūžu, Praulienas, Jasmuižas, Rudens, Brāļu Kaudzīšu, Zemes, Pļaunieku un Dravnieku ielas. Iela ir izveidota, gribētos teikt, tikai 1978. gadā, ar nosaukumu Feliksa Dzeržinska iela, un atbilstoši plānam Pļaunieku centrs atrodas Sahārova un Brāļu Kaudzīšu ielas krustojumā. 1991. gadā tā tika pārdēvēta par Andreja Sahārova ielu, un jāsaka tā, ka šī ir galvenā faktiski Pļaunieku apkaimes centrālā iela, uz kuras atrodas visi nozīmīgākie Pļaunieku sabiedriskie objekti - veselības centrs, lielveikals, rūpniecības preču veikals un citas iestādes. Un ielas garums īstenībā ir visai neliels, tikai 642 metri. Bieži vien, kad piemin Andreja Sahārova ielu, cilvēki, kas varbūt nedzīvo Pļauniekos, viņiem liekas, ka iela ir ļoti, ļoti gara, jo sabiedriskais transports iet un viss, bet īstenībā nav tik gara. Vēl varbūt gribētos pieminēt Brāļu Kaudzīšu ielu, bijusi akadēmiķa Mistislava Keldiša iela, sākas krustojumā ar Ilūksts un beidzas krustojumā ar Lubānas ielu. Iela arī veidota 1978. gadā un nosaukt akadēmiķa Keldiša vārdā. Un jāsaka tā, ka 2022. gada 14. decembrī Rīgas doma lēma par ielas pārsaukšanu, tā pārdēvēta rakstnieku Brāļu Kaudzīšu vārdā. Un ielas garums ir gandrīz 1700 metri. Te par tām ielu pārdēviešām arī tā interesanti ir, piemēram, kāpēc ielai dots Mistislava Keldiša vārds, kā jums šķiet? Zinātnieks, bet vēl kāpēc? Dzīmis Rīgā, tieši tā. Un protams, jā, bet tas viens no iemesliem ir tāpēc, ka viņš ir dzimis Rīgā, tāpēc iedevu šo te nosaukumu viņam. Ielas kādreiz uz Valdemāra ielas atradās arī piemiņas plāksne viņam veltīta namā, kurā viņš bija dzīvojis kādu laiku, bet arī tas vairs nav. Un vēl gribētos pieminēt Ilūkstes ielu, kas veidota vēl pirms, kā varētu teikt, Pļaunieku izveids 1935. gadā, kurai dots viņas šis te arī vecais nosaukums Ilūksts iela, un tā vienmēr ir bijusi kā Pļaunieku un Dārzciemu robežu iela. Sākusies tā ir pie Lubānas ielas un beidzas krustojumā ar Dzelzavas ielu Purciem apkaimē. Ielas garums ir vairāk kā 2500 metri.
Nu, vēl, protams, te ir, var nedaudz pastāstīt par Tīnožu ielu, arī sāku veidota vēl pirms Otrā pasaules kara 1935. gadā ar savu šo te Tīnožu ielas nosaukumu, bet 1983. gadā tā tika pārdēvēta par Kazaņas ielu. Savukārt no 91. gada tai tika atgriezt šis te Tīnožu ielas nosaukums. Un kā beidzamo no šīm te Pļaunieku ielām gribētos minēt Ulbrokas ielu, kur sāks krustojumā ar Brāļu Kaudzīšu ielu un beidzas Dreiliņa apkaimē krustojumā ar Biķernieku ielu un turpinās kā Sergeja Eizenšteina iela Mežciem apkaimē. Iela arī ir faktiski izveidota 1978. gadā kā ar nosaukumu Kārļa Petersona iela. 1988. gadā tā tika pārdēvēta par Friča Roziņa ielu, bet 1991. gadā tā ieguva Ulbrokas ielas nosaukumu. Šo faktiski ielu, kura ir salīdzinoši ļoti nesena, faktiski ļoti īsā laikā piedzīvojas 3 reizes ielu maiņu, tas īstenībā arī tāds nu, negribās teikt unikums, bet tāda reta parādība, jo pārsvarā ielu nosaukumi turās daudz ilgāk ielām. Ja, protams, viņiem nav šīs te politiskās noskaņas vai, ja nenāk kāda jauna politiskā vara, kura tad cenšas mainīt ielu nosaukumus. Tā. Vai ir kādi jautājumi par purciem? Pļauniekiem pārteicās. Tā, nu tad varam turpināt par... Jautājums, kas bija agrāk Pļaunieku vietā, kur tagad Pļaunieki? Pļavas. Praktiski nekas, tas bija... Es pastāstīju, ka es tur kā puika kādreiz skraidīju, un tur bija pamatā bija purks un pļavas. Nu, vispār jau jāsaka tā, pateicoties, kad Rīgā tiek būvēts purciems, pļaunieki un dārstiems, mēs varam pateikties tam, ka Vecrīgā sāk grimt un brukt mājas. Tāpēc, ka sākot bērci aizbērot šos te purvainās vietas, mainījās gruntsūdeņa līmenis. Gruntsūdeņa līmenis nokritās. Vecrīga un Rīgas centra lielās 5-stāvu mājas ļoti daudz ir būvēts uz uzulkoku pāļiem. Viņi visu laiku bija zem ūdens, nokritās, viņi ir virs ūdens, viņi sāk, kas ar gaisa iedarbībā pūt, un rezultātā šie nami sāk brukt. Tāpēc Vecrīgā bieži vien var redzēt, vai nav svarīgi, vai nams ir liels vai mazs, kā saka, nu, es domāju, garumā. Ļoti daudziem var redzēt ļoti lielas plaisas, un tā ir ļoti liela atkal šī te problēma, kā šos, nu, kā saglābt šos nams, saglabāt nams, jo tas ir atkal ļoti liels finanses ieguldījums. Bet jā, jums taisnība, šitā apkārtne faktiski bija, te bija purvaina, pļavas. Ja šeit būtu bijusi, nu, teiksim tā, ļoti laba auglīga zeme vai kas, tad jau šeit būtu bijuši ļoti daudz zemnieku saimniecības un kā saka, varbūt pat būtu izveidojušies jau šī te abūve pirms, teiksim, Pirmā pasaules kara. Es domāju, visu šo te, visas vairāk šīs te apkaimes, ne tikai šos te pļauniekus kā tādus. Tas ir līdzīgi kā tagad, ja mēs skatāmies ap Rīgu, tad Rīgai apkārt uz Siguldas puses ir lieli meži, tāpēc, ka tur ir faktiski neauglīga baltā kāpa smilts, tātad priekš Priedēm vietas, savukārt uz Tīreļu pusi, uz Jelgavas pusi atkal ir lieli šie te purvāji, tāpēc, ka ļoti zemes vietas purvainas. Faktiski ne apbūvei, ne zemkopībai. Par Rīgas piemēru mēs varētu minēt Spilus pļavas. Ja viņas būtu kaut bišķiņa augstāk, tad tur jau sen būtu mājas, pilns ar mājām. Es vēl atceros, ka šeit bija tikai viena, abās pusēs uz vienu pusi bija iemirdzienas, un tad vēlāk izbūvēja labā pusē pa 2 josām. Vispār būtu labi, ja jūs laikam runātu mikrofonā. jo jūsu... Labi, jā, jo vispār, jā, tad jūs savus komentārus pieturiet, jo īstenībā jūsu komentāri īstenībā ir ļoti būtiski, jo viens ir, kad vēsturnieks sēž kaut kādā arhīvā un šķirsta putekļainas, apdzeltējušas lapas un uzskata, kāds brīnums atrad, un otrs ir tā saucamā mūsu dzīvā atmiņa,
jo, diemžēl jāsaka tā, ka ja jūs esat, es redzu lielu daļu no paaudzes, kas ir tā saucamā PSRS paaudzē, daļa no PSRS padomu laikiem, tad jūs ļoti labi zināt, ko tad rakstīja cīņā, ko rakstīja pravdā, un bieži vien to, ko rakstīja, tas ar patiesību, nu tā, kaut kur bišķiņ tā patiesība bija. Un ļoti daudz tās ikdienišķās lietas nemaz patiesi nekad netika pieminēts, un mūsdienās vēsture īstenībā tagad ļoti lielu lomu spēlē tā saucamā dzīvā atmiņa, jeb cilvēka atmiņa. Tas ir to, ko jūs abi kungi te minējāt. Kaut gan pirms gadiem vēl 25 vēstures fakultātē, kad mācīja students, tad vēstures profesori teica tā, kad tātad dzīves stāsti, jeb cilvēka atmiņa, tas ir ļoti subjektīvs, uz to nedrīkst balstīties, uz to vēsturi nevar pētīt. Tātad 25 gadi pagājuši, un tagad mēs saprotam, ka ir ļoti būtiski arī šīm atmiņām liela loma. Tā, par dārzciem vēsturi. Dārzciem vēsturi, jāsaka, no vienas puses ir līdzīga pļaunieku, purciemu un arī daļai mežciem vēsturei. Arī dārzciem teritorija no 13. līdz pat 19. gadsimta faktiski beigām šeit pletās dažādas pļavas, kurās tika ganīti mājlopi, jo dārzciem teritorijā atsevišķās vietās atradās arī zemnieku saimniecības. Tāpat šai teritorijā atradās arī vairākas muižas, Zemunda muiža. Tā, var redzēt, ja? Zemunda muiža, Jāņa muiža, Lāču muiža. Un faktiski tikai ar 19. gadsimta beigām var sākt runāt, kad šeit sāk veidoties tāds kā, sāk parādīties pirmās tādas privātās mājas, ja sāk teritorija lēnām apbūvēties. Te jūs arī varat redzēt, ka, piemēram, no Jāņu muižas ir radies nosaukums Jāņu stacijas vārtiem Ķengaragā, un Lāču muižas nosaukums bija saglabājies tātad tirgus nosaukumā, kas darbojās no 20. gadsimta 90. gadiem līdz 2006. gadam. Vēl jāpiezīmē, ka šī teritorija arī savā ziņā ir mazapdzīvota jau no seniem laikiem, kas daļai ir saistīta arī ar Rīgas aizsardzības sistēmām. Šodien, protams, mums ir ļoti viegli, ja mēs uzzināsim, ka kaut kāds ienaidnieks nāk vai kas, mēs to uzzināsim caur telefonu, caur televizoru vai kādiem citiem saziņas līdzekļiem. Kādreiz, kā saka, ienaidnieks varēja ļoti klusi piepeldēt ar kuģi klāt, jo galvenie īstenībā senatnē pārvietošanās ceļi nevis bija, kā mēs domājam, ceļi, bet tās bija upes. Tāpēc ļoti lielas teritorijas ap pilsētām nemaz netika ļauts tā apbūvēt, tās pārsvarā bija mazstāva apbūve no koka, lai uzbrukuma gadījumos varētu šīs teritorijas, kā saka, nodedzināt, kad, ko mēs vēsturnieki lietojam, tā saucamā izdedzinātā zemes taktika, lai ienaidniekam apmetoties šeit tuvumā nebūtu arī nekādas iespējas kaut ko būvēt un tā tālāk. Ja, piemēram, te būs kāds mūra celtnis, tad būs, kur iespēja aizsargāties. Un arī šeit dārzciemā pie mazās Rencēna ielas ir kādreiz atradies viens no šādiem pulveru pagrabiem, arī, kur faktiski glabāt pulveri, militāru tehniku, lai, ja gadījumos notiek uzbrukumi, lai ir kur gūt šo te papildinājumus. 1924. gadā dārzciem apkaimi iekļāva Rīgas pilsētas teritorijā, un tiek izstrādāts pilsētas attīstības plāns, šeit paredzot mazstāvu ēku apbūvi, jeb dārzu pilsētas klājai apbūves veidošanai. Faktiski tas nozīmē nevis tā kā padomju laikos 600 kvadrātmetru un māja, bet, teiksim, māja un daudz lielāka teritorija, kas varēja pat būt 0,5 hektāru liela.
zemes platība pie šīs te privātmājas. Šādi īstenībā lielas zemes platības ar privātmājām ļoti labi var redzēt Ilģuciem, aiz pie Ilģuciem Agenskalnu nomalēs, kur ir tāda dokumentālā filma Jaunie laiki Jauniela vai Jaunie laiki Jaunielā, un tur faktiski par šo te ielu ejot var redzēt ir māja, un aiz viņiem ir lieli dārzi, plešās sakņdārzi, augļdārzi varbūt. Un tāds faktiski arī varēja izskatīties šis te dārzciems sākumā. Ka nevis mājiņa pie mājas, bet, kā saka, ka tu pats vari sevi uzturēt. Tas daļai bija arī domāts šiem te masturīgajiem pilsētas iedzīvotājiem, ka lielāko daļu faktiski var paši izaudzēt savā dārzā, tādā veidā sev nodrošināt. Viskrasākās pārmaiņas dārzciem attīstība piedzīvo pēc Otrā pasaules kara, kad šeit arvien vairāk tiek būvēts vienģimeņu mājas, visas pēc noteiktiem standarta pieņemtajiem projektiem. Tautā daudz no šīm vienģimeņu mājām tik sauc par tintes pudelītēm, tas ir šīs te četru kvadrātveida mājiņas, bieži vien ar mazu verandiņu. Sēnīts arī, jā, tieši tā. Bet no tolaik vēl 50. gados šīs mājiņas atgādināja parastās tintes pudelītes četrkantīgās, tāpēc arī tautā tā tika iesaukts. Jāsaka tā, ka liela daļa no šīs abūves tika zaudēta 20. gadsimta 70. 80. gados, kad tiek būvēts jau daudzdzīvokļu namu apbūve, un te ir arī savu veidu tāds paradoks. No vienas puses pilsēta atļauj būvēt privāti mājas, un pēc tam, kad tiek plānota daudzdzīvokļu apbūve, tad vairs tas nevienam nerūp, un, kā saka, daudzā vienkārši būvējas pāri, un visi cilvēkiem iedodot faktiski tikai dzīvokli šīs te mājas vietā. Vēl būtu varbūt tā pieminams, ka dārzciemā tiek būvēti arī kas saka, savus mājas būvē arī vairāk lieli rūpnīcu uzņēmumi, piemēram, Aldars priekš saviem strādniekiem. Un jāsaka tā, ka šodienas dārzciema apkaimes robežās ietilpst tādas divas ļoti vēsturiskas vietas, ir trīs vēsturiskas vietas. Tie ir Matīsa kapi, Matīsa cietums, ir centrāla cietums un abi ūdenstorņi. Kaut gan senāk, pat salīdzinoši nesen, tas skaitījās daļa no Maskavas priekšpilsētas, jeb Maskavas, kā saka, rajona, tagadējā Latgales rajona. Kāpēc tā? Tas ir daļai saistīts ar to, ka šīs te Matīsa kapi, Rīgas centrāla cietums un arī šīs te ūdenstorņi atrodas dzelzceļš šajā pusē, nevis otrā pusē, Avotielas. Un tāpēc arī tas sanāk viņi tagad pie dārzciem, tagad administratīvās daļas. Pats cietums tātad nedaudz. Tas ir faktiski būvēts kā izmeklēšanas cietums, kur atrodas, kas ir gan daļēji slēgta, gan slēgta tipa cietums, tātad ar nodaļām. Celtniecības darbi iesākti 1902. gadā un praktiski pabeigti tikai 1914. gadā, kaut gan cietums iesvētīts ir 1905. gadā, un šajā laikā jau cietums tiek piepildīts ar aktīviem revolucionāriem dalībniekiem, kas piedalījušies revolūcijās, kas saka, pretestībā pret pastāvošo varu. Pirmā pasaules kara laikā, protams, tuvojoties ienaidniekiem, visi cietumnieki tiek evakuēti, bet tas nenozīmē, ka cietums stāv tukšs. Cietums vienmēr paliek kā cietums. Tātad vieta, kur arestēt, izvietot uz laiku, kā saka, arestētos cilvēkus vai notiesātos. Cietumam ir, diemžēl, arī tāda visai divas tādas traģiskas lapas puses cietuma vēsturē. Viena ir saistīta ar Latvijas brīvības cīņu laiku. Tas ir brīdis, kad Rīgu bija ieņēmis, jeb okupējis lielinieku armija, un kura izvērsa Rīgā saucamo sarkano teroru.
Cietumā bija tika arestēti ļoti daudz vietējie iedzīvotāji, rīdzinieki, bieži vien tie bija vācbaltieši, jo bija tā saucamies pēc sociālās šķiras, daudzi tika arestēti, un īsi pirms lielinieku padzīšanas no Rīgas 19. gada 22. maijā cietuma pagalmā tika nošauti 32 ieslodzīti pārsvarā vācbaltu pārstāvji. Otra šāda traģiska lapas puse ir saistīta ar 1941. gadu, tātad Otro pasaules karu, tad, kad Latvija okupēja padomju vara un iekļauja savā sastāvā, tad un vācu karaspēkām uzsākot kardarbību padomju savienību, tad 1941. gada 27. jūnijā līdz pat 29. jūnijam cietumā tika nogalināti 99 cilvēki, pārsvarā Rīgas iestāžu uzņēmumu vadītāji un visai augsti arī dažādas Latvijas valsts vīri. 2019. gadā pie Rīgas centrāla cietuma tika izvietots tātad piemiņas zīme, piemineklis šiem te komunismu teroru upuriem. Un vēl viens tāds nozīmīgs objekts, kas tas ir šie te ūdens torņi. Šeit jūs fotografijā īstenībā redzat 3 ūdens torņus. Un tas pats mazākais zemākais, tas ir 1868. gadā būvēts tā saucamais zemais ūdens tornis, tāds ūdens rezervuāra vieta. Bet jau 19. gadsimta pašās beigās, 1897. gadā pilsētā faktiski tiek pieņemts lēmums par jaunu lielu ūdens torņu izbūvu, lai faktiski augošo pilsētu nodrošinātu ar dzeramo ūdeni. Un tā rezultātā faktiski šajā un nākamajā gadā tiek uzbūvēti 2 šie lielie ūdens torņi, kas joprojām priecē mūsu skatu, un ne Pirmā pasaules kara laikā, ne Otrā pasaules kara laikā nav tikuši iznīcināti, ne arī, kā saka, pēcākā laikā nav uzskatīti par, kā saka, nevajadzīgiem un rezultātā likvidēti. Tāpēc faktiski tas ir tāds no industriālā viedokļa tāds ļoti liela vērtība, kas pilsētā ir šie te ūdens torņi ar savu simboliku. Mazajā Matīs ielā. Šie ir abi 2 tur stāv, jā. Šāds te līdzīgs ūdens tornis līdzīgs atrodas arī Āgenskalnā, Alises ielā un vēl Čiekurkalnā. Tā kā tie tādi jācer, ka viņiem kādreiz tiks atrasts pielietojums un daudzās pasaules valstīs šādi ūdens torņi īstenībā kļūst par ļoti lieliem tādiem kultūras centriem. Daudz, kur, ja skatās Anglija, Vācija, Francija, tad tas arī ir viena no zīmīgām lietām daudziem objektiem. Ja viņiem funkcija, viņš zaudē savu primāro funkciju, tad bieži vien viņam var piemeklēt šo te citu funkciju, un tādā veidā šis te objekts var tikt saglabāts. Nu, tāds spilgts piemērs tas būtu Romas kolizejs. Tad, kad kolizejs vairs senajā Romā netika izmantots izpriecām, tad viņš kļuva par kristiešu svētvietu, kur tik pieminēt nomocītie kristieši, bet viduslaikos tā kļuva par labu vietu. Kam? Akmens ieguvēji, tātad akmeņu laustuvs, un tāpēc no lielā Romas kolizēja ļoti maz kas saglabājies. Arī tāda var būt šī te funkcija, bet tādā veidā šis te objekts tiek arī iznīcināts. Tā, un nedaudz par pašām ielām, atkal tikai dažas no ielām, te tiek šoreiz stāstīšu, tātad Dārzciem iela, tātad ir izveidota 1924. gadā. Ar nosaukumu Sermuliņa iela, bet tas jau ir laiks, kad jau pilsētā stingri valda likumi par to, ka pilsētā nevar būt 2 vienādi ielu nosaukumi. Tas tādēļ, lai pastniekiem un citos gadījumos nejuktu, par kuru uz vietu jābrauc. Un tāpēc jau 1930. gadā iela tiek pārsaukt par Mazā Seska ielu.
1940. gadā tā tiek pārdēvēta par Dārzciema ielu, bet vācu okupācijas laikā viņa atkal iegūst šo te veco savu iepriekšēju ielas nosaukumu Mazo Saska ielu, bet pēc faktiski Otrā pasaules kara viņa iegūst šo te Dārzciema ielu nosaukumu, kas arī saglabājas līdz mūsdienām. Ielas garums ir tātad vairāk kā 2500 metri, 2554 metri. Itas Kozakevičas iela izveidota tikai nesen, 2023. gadā, pārdēvējot Nīcgales ielas posmu no Nīcgales ielas līdz Augusta Deglava ielai, un ielas garums ir nedaudz vairāk par 200 metriem. Mazā Matīs iela ir, varētu teikt tā, priekš Dārzciema viena no vecākajām ielām, veidota 1868. gadā ar nosaukumu Jaunā iela. 1923. gadā tā tika pārdēvēta par Centrāla cietuma ielu, bet no 27. gada tā iegūsi tagadējo ielas nosaukumu Mazā Matīs ielu. Ielas garums ir nedaudz virs 400 metriem. Un Nīcgales iela arī, jāsaka tā, nav tik sena kā Mazā Matīs iela, bet arī nav, kā saka, Ita Kozakeviča iela jauna. Tātad iela ir dibināta 1932. gadā ar nosaukumu Jersikas iela, un 36. gadā viņa pārdēvēta par Nīcgales ielu. Te jāsaka tā, ka ielai laika gaitā ir pievienotas vairākas citas ielas klāt, kā Lačmuižas iela, un tāpatām Andreja Jermojenko iela tika pievienota klāt 1991. gadā. Un savukārt no Nīcgales ielas 2023. gadā tika atdalīta un izveidota Itas Kozakevičas iela. Vēl viena tāda varbūt zīmīga un Rīgā visiem rīdzeniekiem varbūt zinām, tā ir Slāvu iela, kas ir izveidota 1889. gadā ar nosaukumu Slāvu iela. Vēlāk iela savu nosaukumu maina uz Kuzņecovu ielu, veltītu šī te Kuzņecovu porcelāna fajānsa fabrikai. Un 1950. gadā tā tika pārdēvēta par Stahānoviešu ielu. Un ielas garums ir nedaudz vairāk par 1200 metriem. Un pēdējā iela, ko gribētos uzsvērt, tā ir Jāņa Klīdzēja iela, kas ir izveidota 1957. gadā ar nosaukumu Latgales iela, un 2024. gadā pārdēvēt par Jāņa Klīdzēja ielu. Ielas garums nepilni 400 metri. Tā, lūdzu jautājumi. Paldies Mārtiņam par sniegumu, par vēsturiskiem ieskatiem. Man var dzirdēt? Jā, par vēsturiskiem ieskatiem Pļavinieku un Dārzciema apkaimēs. Varbūt es kādus pāris jautājumus uzdotu, un kādam ir kaut kas interesants, ko pastāstīt, kāds var pacelt roku vai ar pieiet ar mikrofonu. Cik ilgi dzīvojat Dārzciemā vai Pļaviniekos? Udo! Es dzīvoju pirms kādiem 2010. gadam 11. uz Bruņinieku Lauvnieres ielu. Tad šeit strādāt uz Rīmi, un tāpēc šajā momentā visam posmam, kuri tagad sākas uz to pusi bija viena iela. Un viss vēl nebija, un tad, kur augus, tur vēl bija pirts. Viss tika nojaukt, un tas ir un Prizma vēl par šī agrākie nosaukums savu. Paldies! Pļavinieki ir šī puse. Tā ir Dārzciems un nedaudz uz to pusi. Jūs no kuras apkārnes esat? Ķengrada? Centra! Vai jūs nezinājāt neko par Pļaviniekiem un Dārzciemu? Jā. Jūs ir kaut kāds varbūt interesants stāsts, ko pastāstīt par šo posmu?
Paldies, ja? Nu, te jāsaka tā par to jukšanu kopā, tas ir līdzīgi kā daudziem otrā pusē Daugavas grūti nodalīt, kur ir Rīļģu ciems, kur ir Dzirciems un kur ir Dzaguškalns. Un visiem liekas, ka no vienas puses tas viss ir viens, un īstenībā tā jau ir, ja tā ņem vēsturiski, ka tur nekādas diži lielas atšķirības nav bijušas, bet no otras puses tagad ir gandrīz katrs savs mazs rajons, mazāks vai lielāks rajoniņš. Jā, paldies! Man vēl tāds jautājums būtu, ko noteikti var arī atbildēt paši dārciemieši, pļavinieku iedzīvotāji, vai jūs lepojaties, ka dzīvojat dārciemā un pļaviniekos? Un varbūt kāpēc? Jā? Paceļ rokas, kas lepojās? Jū! Māri! Vai jūs lepojaties? Es domāju, ka tas ir savā ziņā neadekvāts jautājums. Kāpēc? Argumentējiet? Kāpēc? Tāpēc, ka es domāju, ja cilvēks dzīvo konkrētā rajonā, tad viņam jau vienalga jāpieder tam rajonam. Viņš izvēlās šo rajonu. Mums ir tik daudz iespējas tagad, tas nav tā saucamie padomu laiki, kad, ja tev iedeva dzīvokli, tu biji laimīgs, ka tik ārā no komunālā dzīvokļa un tu neprotestēji, vai tev jādzīvo ir kādā konkrētā rajonā. Šodien tās iespējas ir daudz plašāks, un es domāju, ka visi mēs lepojamies ar jebkuru rajonu, kurā mēs esam un dzīvojam uz to brīdi. Nu, jācer, ka tas tā arī ir. Izskatās, ka tas tā ir.